Mūsu spolpamazām tojas noslēgumam, tāpēc ir nepieciešams sevišķi nostiprināt spoles galus. Būtībā tinuma abus galus. Ja šos galus nenostiprinās, tad vienkārši spoli var izjukt. Ņemot vērā to, ka mūsu spolītei būs diezgan nopietnas pārbaudījums. Tātad pēdējais vījums. Papildus jānostiprina spole. Tātad pēdējais vījums ir sasniegts. Tālāk tiek ļoti akurāti ir jāizdara tinuma novadīšana prom no pašas centrālās spoles, bet tas ir jādara ļoti akurāti, lai nesabojātu tinuma īpašības. Un, protams, lai tinuma skaits nebūtu kāds mazāks. Tālāk mēs uzzinām pāris tinumus. Un nostiprinam spoli, tinumu galu, pareizāk sakot. Tad mēs esam beiguši tīt pašu spoli, bet ar to vēl viss nebeidzās. Ņemot vērā to, ka mūsu spole vēl nav pilnībā gatava un arī spoles tinuma gali nav īsti nostiprināti. Tad priekšpēdējais etaps ir spoles galu papildināšana ar līmes krājumu. Protams, ne pārāk daudz, jo tad tinums vienkārši nelīdīs iekšā tam paredzētajā vietā. Jo pielaidi tikai dažas milimetru daļas. Tālāk, protams, arī pašu spoles klājumu ir jānokalāj ar līmi, jo tas būs vajadzīgs, lai spole būtu ļoti izturīga. Zinot to, cik liela nosodas tai mazai spolītei būs tumbas korpusā. Šādu gan mēs viņu nevaram atstāt. Mums ir vajadzīgs kāds papīrītis, kamēr līme vēl ir šķīdrā, akurāt uzliekam tikai uzmanīgi, lai pirkstus nesavazātu ar līmi un nedaudz pagrozam, lai līmi vienmērīgi pārklātu visu tinumu un lai ieiet visās šķirbās iekšā un lai tas tinums būtu ļoti izturīgs. Tad, protams, mēs viņu šobrīd nevaram tālāk apstrādāt, jo viņš mums ir jānoliek pažāvēties. Un tas varētu aizņemt kādu pusstundu un maksimums stundu. Tad noliekam mēs viņu pažāvēties. Pa to laiku ir izžūs iepriekšējais tinums, kurš jau principā ir gatavs. Mēs noplēšam visus papildus materiālus nost, visus, kas ir izmantoti tīšanas procesā tie. Tātad akurāti atplēšam, bet mums, protams, ir jāzina, cik tur ir virsū. Mēs akurāti atplēšam tais vietās, kur būs vajadzīgi izvada spolē. Tā tas šobrīd izskatās. Tālākais, ko mēs darām, ņemot vērā to, ka mums spolē liekā daļa nav vajadzīga, mēs viņu akurāti nogriezīsim nost. Vispirms lielāko daļu, atstājot nedaudz, dažus milimetrus, jo to mēs pēc tam nogriezīsim otrā piegājienā. Otrā piegājienā mēs jau varam droši griezt jau, tas sakot, normāli. Nogriežam, teiksim tā, nevis gar pašu drāti, bet ir jāgriež nedaudz nostāk no drātas. Savādāk viņi mums pie slodzes var arī tomēr izjukt. Sakarā ar to
kad nav pamata. Tā minētā spola ir gatava. Tāda nolūka viņas izskatās gatava. Pēc tam šeit vēl varbūt, ka vajadzēs nogriezt sakarā ar to, ka viņi tik slikti iekšā. Tā mēs varam arī... Tātad tāda mums tā spola ir. Tāda. Te varētu būt, ka jāgriež nost, būs vēl kaut kas. Un nedaudz. Bet nu tad redzēs. Bet tāda kopumā viņi izskatās. Tie mums jau ir izžuvis. Spola ir stingra. Arī šādā veidā. Te mēs varam paskatīties, ka viņa brīvi. Brīvi. Tas sakot, brīvi var pārvietoties attiecīgajā vietā. Tas nu tagad par krīzes laika tinamās mašīnas pielietošanu pagaidām tā kā viss. Tā minētā spola ir gatava. Tāda nolūka viņas izskatās gatava. Pēc tam šeit vēl varbūt, ka vajadzēs nogriezt sakarā ar to, ka viņi tik slikti iekšā. Tā mēs varam arī... Tātad tāda mums tā spola ir. Tāda. Te varētu būt, ka jāgriež nost, būs vēl kaut kas. Un nedaudz. Bet nu tad redzēs. Bet tāda kopumā viņi izskatās. Tie mums jau ir izžuvis. Spola ir stingra. Arī šādā veidā. Te mēs varam paskatīties, ka viņa brīvi. Brīvi. Tas sakot, brīvi var pārvietoties attiecīgajā vietā. Tas nu tagad par krīzes laika tinamās mašīnas pielietošanu pagaidām tā kā viss.